Sociālajos medijos atkal parādās Kremļa uzturēts mīts, ka Pēteris I apmēram pirms 300 gadiem nopirka Latvijas teritoriju un civilizēja to. Es tev izstāstīšu 5 iemeslus, kāpēc tam nevar ticēt. Петр I-то купил вас у шведов. Это вы забываете, да? Отправлял вас в Санкт-Петербург учиться, так как вы были племена необразованные, хуторяне. А сейчас вы господа. Pirmkārt, Pēteris I tagadējo Vidzemi un Rīgu ieņēma ar varu, sakaujot Zviedriju Lielajā Ziemeļu karā. Otrais, tas teica arī vēlāk noslēgtajā miera līgumā, ka zemes ieņemtas militārā ceļā. Trešais, lai gan līgumā ir runa par 2 miljoniem dalderu, tas bija nevis pirkums, bet simboliska kompensācija Zviedrijai par zaudētajām teritorijām. Ceturtais, nav nekādu ziņu, ka Krievija šo naudu jebkad samaksāja. Tātad mītam par nopirkto Baltiju nav nekāda pamata. Un visbeidzot 5. Vai Krievija Baltijas teritoriju civilizēja? Vidzemē jau bija labi organizēta vācu-baltu muižniecība, pilsētu rātes, amatnieku cunftas. Jau Zviedru laikā tur bija izveidots pastaceļu tīkls, skolas un Tērbatas universitāte. Iekarojot vācisko Vidzemi un Rīgu, Krievija ieguva rietumniecisku provinci un saglabāja tās autonomiju. Vairāk lasi Rebaltika mājaslapā un dalies ar šo video.